Mans mīļākais radio ir radios konto. Nav, ja? Ir. Šeit patiešām Kārlis Malkaus no radios konta. Nevar būt. Ja tu man neticēsi, tad arī nebūs. Nopietni. Nopietni, Kārlis Malkaus no radios konta. Ko lūdzu? Jā, Kārlis Malkaus no radios konta, es to varu vēl vienreiz Nē, pateikt. ja tas tā ir, tad man vienkārši jālec gaisā. Es nezinu pats, ko man teikt. Vienkārši nomierinies un pasaka vēl vienreiz to frāzi. Mans mīļākais radio ir radios konto. Apsveic. Ko es esmu sazvanījis? Tā, es esmu sieviete labākajos gados. Sieviete labākajos gados, bet vārds taču tev ir. Nu man ir vēsma. Vēsma. Cik reizes tu tā šogad esi atbildējusi uz telefonu zvanu? Tā, es vienreiz mēģināju kaut ko atbildēt, pateicu tikai man, un man Nosvied. Un man vienkārši pārtrūka saruna, un tas bija viss. Šogad, bet vienu citu gadu gan es atbildēju, bet tas bija arī pa tukšo. Tie nebijām mēs. Tie nebijāt, un tā bija mana māsiņa, jāsaka tā. Varbūt var atcerēties, pirms cik gadiem tas bija? Un tas bija tad, kad man laikam taisīja pirmo Covid poti. Oi, labu laiku atpakaļ. Tas ir kādu laiku atpakaļ, jā. Lieliski. Es ar jums tagad runāju, un vienalga kaut kā... Īstenībā lielisks stāsts. Kas gaida, tas sagaida, un kas gaida, tam arī veicās mazliet, vai ne? Nē, ja tas tā ir taisnība, tad man ir novērsies vispār kā, es nezinu, kā kam. Kā nevienam gandrīz. Nu, kā apmēram 21x4 finālistiem. Pagaidām. Kādiem 40 cilvēkiem tā ir noveicies. Nē, 80 man sanāk, atvainojiet. Jā, šogad laikam tad es esmu 5. cik es saprotu. Jā, tu esi 5. finālisti. Jo radio jau mums tam visu laiku, es strādāju dārzā un līdz ar to. Kurā Latvijas malā tu esi? Es esmu Kurzemes pusē.